2013. gada 24. un 25. oktobrī 5 radošajās darbnīcās savas aroda prasmes un noslēpums citām demonstrēja Ludzes un Rokišķu partnerību teritoriju amata meistari. Tā ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 2007. līdz 2013. gadam 4. ass līderu pieejas īstenošana pasākumu starp teritoriālā un starpvalsts sadarbība atbalstītā projekta kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzes un Rokišķu partnerības teritorijā, pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem. Akronīms Atrastā vēsture. Pirmā aktivitāte – konference mājražošana. Ludzes rajona partnerība un Lietuvas Rokišķa partnerība projekta realizācijai 2012. gada 14. decembrī noslēdza sadarbības līgumu. Projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu kultūrvēsturiskās vides un tradīcijas saglabāšanai Ludzes un Rokišķu partnerību teritorijās. Projekta realizācijas laiks ir no 2013. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. martam. Konferences pirmajā dienā notika 5 radošās darbnīcas – konditorija, biškopība, maisnīca, dārzeņu un gaļas produkti, kā arī siers. Katrā kopīgi darbojās Ludzes un Rokišķu partnerību iedzīvotāji. Konferences 2. dienā risinājās kopīgs pasākums – rezultātu apkopojums Ludzes tautas namā. Konditorijas darbnīca amatniecības centra Latgales kuhņa ir Mārītes Lipskas ziņā. Šeit jau pa gabalu jūtama tikko ceptu pīrāgu un piparkūku smarža. Šajā mājā ir amatnieku centra Latgales kuhņa. Es esmu amatnieku centra biedrs un līdz ar to es šeit varu darboties, bet mana darbnīca ir man kā mājražotāja dzīvoklis. Tur, kur es dzīvoju, tur manā virtuvē ir mana ražotne. Piparkūku cepšana ir Mārītes sirdsdarbs. Tās viņai padodas garšīgas un skaistas, un tieši ar piparkūkām arī sākās viņas ceļš uz mājražotājas darbu. Tās iesākās 17 gadi atpakaļ, manai meitai ir 16, kad es ieprecējos Ludzā, atbraucu un riktīgi darba nebija, un ko es tikai pratu pa virtuvi šeptēties un iesāku ar piparkūkām. Nāca Ziemassvētki, vīramātei iedevu, viņai patika un draudzenēm patika, un tā arī sāku cept piparkūkas, un tā man Ludzā pazīst kā piparkūku Mārīti. Mārīte gatavo cepumus, pīrādziņus, plātsmaizes, kliņģerus, saldās un sāļās tortes. Viņas produkciju var iegādāties dažādos tirdziņos, un Mārītei ir ko pastāstīt un parādīt lietuviešu kolēģiem. Šodien iemācīju ļoti daudz sievietēm, kā pīrāgus cept, kā piparkūkas. Viņas priecājās, jo šogad nebūs mīkla jāpērk, bet sataisīs pašas. Un arī guvu no Lietuvas meitenēm viņu pieredzi, kā viņi taisa pīrāgus, un viņi piparkūkas netaisa. Es domāju, ka viņām arī patikās. Pašai prieks, kad var pamācīt citus. Kāpēc Mārītes Lipskas ceptās piparkūkas ir tik īpašas? Tāpēc, ka viņas ir pašas vienkāršākās, un kādreiz savu recepti nestāstīju nevieniem. Bet tad domāju, ko es to recepti pūrā glabāšu, kas gribēs tas ceps, kurš negribēs tam aizmirsīsies un neceps. Un es neskopojos ar savām receptēm stāstu, un man liekas, ka pašas vienkāršākās receptes ir arī pašas garšīgākās. Lietuviešu kolēģis stāsta, ka pie viņiem piparkūkas cep pēc citas receptes. Tādēļ Mārītes rādītais un stāstītājs ir īpaši interesants. Tā ir jauna pieredze un jaunas zināšanas. Иной рецепт. Так вот, интересно посмотреть, как здесь печат. Мы печем имбирные медоли. Я здесь приехала как консультант этого проекта, и я в рабочей группе этого проекта. И кулинария для меня это мой хобби. И мне было очень интересно посмотреть, как вы, что вы делаете, и поделиться опытом. А это моя кузина, и она имеет
У меня есть свой кондитерский цех, мы печем разные изделия, даже печем изделия национального наследия. И нам очень интересно посмотреть, что вы здесь делаете, и поделиться опытом. Спасибо, Марите, много узнали нового. Будем пробовать и дома петь. Новых рецептов. Izrādās, ka biškopība paver daudz plašākas iespējas nekā tikai medus ražošana. Ar tām lietuviešu kolēģis iepazīstina Leontīne un Rolands Zelči. Viņu biškopības saimniecība Kramiņi dibināta 1999. gadā, bet pirmais strops Zelču mājās parādījies 95. gadā, kad kāds netālo māju saimnieks uzdāvināja ģimenei vienu saimi. Ar biškopību nodarbojamies jau kopš 2000. gada. Tas ir diezgan tāds ilgs laiciņš. Ir zināma pieredze gūta, ir bijusi iespēja paciemoties arī citās biškopības saimniecībās, kur var gūt ārkārtīgi interesantas atziņas, dažādu pieredzi var gūt. Un, protams, mēs mēģinām arī savu iespēju robežās arī aicināt pie mums interesantus, gan, teiksim, mūsu saimniecību iecienījuši skolēni, gan arī biškopības biedrības semināri mūsu saimniecībā ir noritējuši, gan arī vienkārši piesaka varbūt tādas kā izglītojušas ekskursijas, un tad mēs mēģinām pastāstīt gan par biškopību kā no profesionālā viedokļa, gan arī, teiksim, par biškopības nozari kā tādu vispār, jo parasti cilvēki zina tikai, ka medus ir salds un bites dzeļ. Bet tas ir laikam ļoti šaurs redzējums, un tāpēc mēs arī gribam parādīt interesantiem, ko tad vēl var dabūt no biškopības. Darbnīcā rit spraigs darbs praktisko iemaņu apgūšanā. Rolands lietuviešu kolēģiem māca silikona formiņu izgatavošanu vaska sveču liešanai. Turpat līdzās notiek īpatnējas gleznošanas nodarbības un citas interesantas lietas. Kas ir tu lelu izjums orā man? Autors. Autors? Это очень трудно выбирается. Нет, много не надо. И все, смело, там покрепче можно сжимать. Да, крепко. 100 часов она горит. Испробована, да? Rokišku rajona mairažotāji aizrautīgi mācās, ko vēl var dabūt no biškopības produktiem. Ko var dabūt, to jūs redzat. Teiksim, man aizmugurē, ko šodien dienas radošās darbnīcas dalībnieki ir veikuši. Tas ir gan vaska svecīšu liešana, gan arī gleznošana enkaustikas tehnikā, tātad ar gludeklīti un vaska krāsām. Teiksim, gan arī šodienas darbnīcas laikā ir radies jauns produkts mūsu saimniecībai, saucās ķepenīša kārumiņš, kas mūsu rajonā, teiksim, šo produktu neražo, jo tas ir diezgan dārgs produkts. Tā sastāvā ir dažādas žāvēti augļi, riekstiņi un medus virsū. Tas tāds radās nosaukums ķepenīša kārumiņš. Мы получили очень интересный опыт, потому что и у нас есть мастеров,
всяких ремеслов, но здесь то, что я могу говорить про себя, потому что я была здесь в пчеловодческом мероприятии, и таких интересных всяких деятельностей при основном ремесле. Да, вот мы здесь лили свечи, рисовали утюгом, вот здесь делали корзины из вощины. Делали такие вкусные подарки, но это очень интересные вещи, которые знать всем. Man bija ļoti patīkami dzirdēt, ka lietuvieši ciemiņi jutās ļoti atraisīti, apmierināti. Viņiem radās arī ļoti daudz dažādu ideju, un viņi jutās atpūtušies. Kaut arī viņi visu dienu radoši strādāja. Kas man pašai? Zināma pieredze, protams, arī dažādu. Arī kaut vai tā pašā jaunā produkta radīšanā, zināma pieredze, kā pareizāk varbūt viņu vajadzētu sagatavot, kādu trauku izvēlēties. Protams, kontakts ar fantastiskiem cilvēkiem vienmēr bagātina mūs. Светлое будущее. С красными оттенками, да? Желтое. Почему красное? Красное это... Да, это не всегда плохое красное. Страсть, да. Страсть будет. Izvelk skaļu zelta kukli, izvelk skaļu zelta kukli, izvelk skaļu zelta kukli, izvelk dziesmu komulēt, izvelk skaļu zelta kukli, izvelk dziesmu komulēt. Šā tev bērniem zelta kukļa, šā tev bērniem zelta kukļa, šā tev bērniem zelta kukļa, šā tev dziesmu komulēts, šā tev bērniem zelta kukļa, šā tev dziesmu komulēts. Kārsavas novada Malnavā atrodas Dzīļu maiznīca. Šeit saimnieko Aina Barsukova. Viņa zina stāstīt, ka netālu no mājām esošajā Malnavas mūžā pie Baltajiem vārtiem mūžas saimniece zemniekiem svētkos senos laikos dalījusi maizi. Un maizes cepšanas tradīcijām šeit ir sena un bagāta vēsture. Iespējams, ka arī Dzīļu saimnieces aroda noslēpuma kādreiz būs Latgales maizes cepšanas tradīcija pūrā, jo Ainas Barsukovas ceptā maize tiešām ir īpaša. Tā, vienu padodam baltu un veidojam vienalga. Varam veidot iegarenes. Meitenes šeit arī sākam veidot garus. 2 gadi es jau šeit darbojos. Sakās ar to, ka bērni ir izauguši, darīt nav ko, un tad tu sāc domāt, ko es varētu šeit darīt. Un tad ir doma tāda, ka es varētu sākt kaut ko. Kā es teicu, mājai pietiks man uz tevi strādāt, tagad strādā uz mani. Un tā kā bērni un bērnu draugi teica, ka ir ļoti garšīgas tortes un kūkas, un tad es domāju par tortēm un kūkām, bet tortes kūkas mēs katru dienu nēdam, un tad es aizgāju uz maizi. Un tā es nokļuvu līdz maizē, un tagad man jau strādāju ar maizi 2. gadu, bet man patīk. Dzīļu maiznīca ir tapusi ar Eiropas fondu atbalstu. Daudz jau ir padarīts, bet Aina Barsukova saka, vēl daudz darāmā priekšā. Tas ir Eiropas atbalsts, es vēl esmu projektā. Pirmā daļa ir pabeigta, tā ir tā elektriskā maizes krāsnes, tā ir pirmais posms, un otrais posms man tagad ir maizes krāsnes, kur būs ar malku kurināma maize, un tā kā senču laikos cepta maize. Man būs divējādi. Man patīk tā savienot mūsdienīgo ar veco. Šodien jūs arī redzējat, ka mēs gatavojam krāsaino maizi, kas nav raksturīga ne Latgalē un nezinu vēl kam. Tā kā es sāku ar maizi, tad man atsūtīja vieni draugi. Šito maizes recepti atsūtīja, ka ir ļoti interesanta maize, un tā viņa aizgāja. Manās mājās ir vismīļākā maize, protams, ar saulē kaltētiem tomātiem, baziliku un timjānu. Rokišku rajona saimnieces Ainas Barsukovas stāstīto uzklausa ar lielu interesi. Viņas atzīst, ka Lietuvas rajonā šādu maizi necep. Arī mūs gaida pārsteigums. Edita Brūvere no Rokiškiem ar mums sarunājās latviešu valodā. Mans vīrs ir latvietis, tikai mēs mājās runājam lietuviski.
bet ar radiem, kas satikamies, tad bišķi protu. Man te ļoti patīk, ka es esmu Latgalē, mana vecmamma bija latgaliete. Man tā interesanti to valodu dzirdēt. Un ar tiem tādiem jaukiem cilvēkiem satikties. Tur, kur mēs to mīklu taisījām, tās sievietes tādas foršas, man ļoti laba atmosfēra, ļoti patika. Aina labprāt dalās pieredzē ar lietuviešu kolēģiem un uzklausa viņu stāstīto par maizes cepšanas tradīcijām. Daloties arodu noslēpumos, ieguvējs ir abas puses. Jādalās. Savādāk nevar. Dažādus noslēpumus mēs zinām, ne tikai noslēpumus. Mēs visi cepam kotletes, kā parasti es saku, bet ir pie vienas saimnieces mēs noēdām vienu un sakam paldies, un pie otras mēs otru, trešo, ceturto, un liekas, mēs ēstu bez gala. Tā kā tu vari nodot noslēpumus, visi zina daudz ko, bet ir sarakstītas grāmatas. Bet vai mēs varam sagatavot to, ko mēs izlasām? Nē, tas vai nu tev ir vai nav, to nevar nozagt. Tikai var, var pilnveidoties, bet, nosaka neviens no otra neko nevar. Es arī mājās cepu maizi. Ne tā bieži, bet cepu ar riekstiem, ar rozīnām, ar miltiem no kviešiem un rudziem, to jauku tos miltus. Es cepu tādu garšīgu maizi. Šito maizi, ko es šodien cepu, no 4 tam zortam, to mieklu taisīja no 4 tam krāsām. Es pirmo reizi tādu redzēju un točni mājās izmēģināšu. Jā, pateikšu visām draudzēm, izmēģināšu. Man ļoti patika tā ideja. Tā kā mēs dzīvojam tālu Latgalē, un mēs satiekamies ar katru cilvēkiem, un tā ir iespēja satikties ne tikai ar savējiem, bet arī ar lietuviešiem, un tu audz ar to arī pats attīsties. Es uzskatu, ka tā ir tāda pieredze, un arī domapmaiņa un satikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Jūs jau arī es neredzētu savādāk. Es esmu viena no tām, kas ir sapratusi, ka vajag, un ja brauc kādreiz kāds turists pie manis ciemos, tad es paaicinu zemnieku, kas gatavo sieru, paaicinu, kas vēl kaut ko mājās ražo, vai arī to pašu gaļu tepat, kaimiņiene man mājās, tā kā mairažotājs arī ar gaļu, tad viņa ar gaļu, tā lai mēs esam kopā, jo pie viena nav interesanti. Ir interesanti, ka saliec visu buķeti. Es maizi, viņa atved gaļu, kāds sieru, un tad aiziet. Inta Adamoviča dalās pieredzē par gaļas žāvēšanu un dārzeņu izmantošanu dažādu sulu un salātu pagatavošanā. Arī šīm šķietami vienkāršajām lietām ir savi knifi un profesionālie noslēpumi. Ar mājražošanu nodarbojos, vārdu sakot, no gadus 5 atpakaļ. Jā, 5 kaut kur atpakaļ. Un tā bija gaļas pārstrāde. Šogad ir certificēta bioloģiskā dārzeņu pārstrāde. Zemnieku saimniecība Āres nodarbojas ar lopkopību un augkopību. Intas Adamovičs slepnums ir šķirnes aitas ganāmpulks. Latvijas tumšgalvis visā valstī audzē tikai 41 saimniecībā. Šī vieta ir piedalījusies daļai naturālo saimniecību projektā, modernizācijas projektā, kā arī meža vērtības uzlabošanas projektā. Tā kā Āres ir arī prakses saimniecība, šeit Malnavas koledžas audzēkņi apgūs lopkopības iemaņas.
Arī lietuviešu kolēģus visvairāk interesē saimniecības lopkopības pieredze un gaļas žāvēšanas tehnika. Taču Inta Adamoviča saka, nemazāk interesantas ir dažādu dārzeņu salātu pagatavošanas iespējas. Mēs apskatījāmies no rīta programmā, kas bija paredzēts to gaļas žāvētavu, izrunājām visu gan gaļas, gan desu sagatavošanas procesu. Un tad mēs devāmies uz šejieni, kur ir sagatavoti dažāda veida dārziņi, kad gatavosim salātus un gatavosim sulu. Un pēc tam ar sagatavotajiem salātiem degustēsim jau gatavo produkciju gaļas un desu kopā ar dārziņu salātiem. Āru saimniece labprāt dalās savā arodu prasmē un receptēs ar Rokišku rajonu kolēģiem. Bet viņa žāvējuma un desu kvalitātes galvenais noslēpums ir tīra gaļa. Kādi noslēpumi? Katram jau ir savas receptes, un katrs pēc savām receptēm arī strādā. Vienkārši, kas mums desās ir tīra gaļa. Vārdu sakot, mēs no viņiem gaidām viņu receptes. Viņu receptes šoreiz, jo viņi strādās darbnīcā un gatavos salātus turpinās. Noteikti jaunas receptes, es domāju, būsim ieguvuši. Un pieredzi. Siera siešanas pieredzē dalās piemājas saimniecības Saulstara saimniece Elvīra Bleive. Viņas dzimtā siera gatavošanai ir senas tradīcijas. No pašas bērnības vecmāmiņa gatavoja, mamma gatavoja, un es turpinu. Nekā savādāk. Es esmu laucinieks. Tie, ko vecmāmiņa sēja, tas bija biezpiena Jāņu siers, katru gadu jau īpaši uz Jāņiem. Un pēcāk iemācījāmies siet svaigpiena sieru, un tad gāja vaļā svaigpiena sieram, likām dažādas tur garšvielas klāt un dabūjām katreiz savādāku garšu, un tad sākās visādi eksperimenti. Gāja klājā tāda ziņa, kā Eiropas Savienība atbalsta lauksaimniecību, mazos lauksaimnieciņus, un ka dod dažādus atbalstus, naudiņas, piemēram, pārstrukturizācijai. Un tā mēs arī uzrakstījām nelielu projektiņu, paldies, mums palīdzēja tur savējie, un uzrakstījām traktoriņam savējām vecajām detaļas, pļaujumašīnu nopirkt, siena vālotāju nopirkt, un tas bija liels atspaids. Man ir 2 gotiņas, uz doto brīdi 1,5, bet man ir Latvijas brūnās, un es ļoti lepojos, viņām piens ir savādāka garša, garšīgāks, treknāks, un man patīk ļoti arī citiem, kas pērk pie manīm pienu vai piena produktus, ļoti slavē Latvijas brūnās gotiņas produkciju. Pirmām kārtām visi ļautiņi savā pagastā, kuriem vajag, kuri prasa, it īpaši pirms svētkiem prasa cilvēki sieru, it īpaši sieru prasa izlaidumiem, dzimšanas dienām. Kurš teicis, ka sieram noteikti jābūt sāļam? Elvīra Bleive, Rokišku rajonu mairažotājiem ar lepnumu rāda arī savus saldos sierus ar aprikozēm, rozīnēm un citām piedevām. Saimniece labprāt dalās pieredzē ar lietuviešiem. Dalīšanās arodu noslēpumos viņai vienmēr sagādā prieku. Es neko neslēpju, es priecājos, ka kāds kaut ko iemācās. Es esmu priecīga par to, ka es vairākus esmu iemācījusi siet sieru. Arī neturot savus lopiņus, viņi pērk pie zemniekiem pienu un gatavo mājās paši savu. Raksta man skaistas pateicības vēstules un vienmēr atcerās, kā ir iemācījušies. Tos nav daudz, 3 cilvēki, bet es arī par tiem esmu ļoti priecīga. No acīm redzot, kaut kāds šķēniens vai vērīgums ir vajadzīgs. Jo it kā rāda un stāstu visiem vienādi, bet kāds kaut ko piefiksē, kāds kaut ko nepiefiksē. Bet tur ir pirmkārt liela pacietība vajadzīga. Miers vajadzīgs, labs garastāvoklis noteikti vajadzīgs. Un tad arī mazi krikšņi, kas saistīti ar temperatūru.
Tomēr siera siešana Elvīrai nav svarīga kā ienesīgs bizness, bet gan kā latgalisko tradīciju saglabāšana, turpināšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Par to, cik noderīgas ir šādas tikšanās, tika runāts noslēguma pasākumā, kas notika Ludzas tautas namā. Katra darba grupa pastāstīja citiem par darbnīcās paveikto un gūto pieredzi. Pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga. Tātad katrs mairažotājs savā profila niansēs apmainījās pieredzē. Ko mēs vēl izdarījām, saplānojām jau nākošā gada konferenci, kuras tēma būs māksla. Iepazīstinājām jau gan Lietuvas pusi, gan mūsu pārējos ar šo darbnīcu vadītājiem 5. Tā kā viss notiek. Жителям села, которые знают старые, еще понимают, знают и умеют делать старые ремесла, им нужно чаще встречаться, чтобы они не только поменялись опытом, но могли те продукты, которые умеют делать не массового производства, могли радовать всех людей, чтобы подарки были не из больших магазин, а покупались у таких хороших, естественных людей, как наши сельские люди, умеющие еще традиционные ремесла делать. Projekta kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas un Rokišku partnerības teritorijā, pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem, pirmā konference mairažošana Latvijas un Lietuvas mairažotājiem deva iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas zināšanas. Rokišku rajonu mairažotāji uz Lietuvu aizved daudzus latgales meistaru amata knifiņus un atstāja šeit zināšanas par lietuviešu tradīcijām un prasmēm.